Nu nav Vivi. Tas ir dīzelis. Dīzeļu vilciens. Mežinieks var sākties. Labi, ejam. Somu čupa. Somijā ir čupa. Rīga Valmiera 120 km/h, 121, tas ir super ātri vilciens. Opā, kurš tik ātri braucis ko? Oh my god! Tas ir ātri vilciens no Rīgas Valmiera. Normāli. Aizmirst uz gāzes pedāli. Nē, man būs ērti. Tik ātri atbraukt ar vilcienu. Baigi. Jā. Tūlīt tās 2 dienas iesim atpakaļ, vai ne? Kapteinis Reinīs, sapņu kapteinis Reinīs. Saģēbies tā kā uz Ziemeļpolu iet. O, mēs ēdīsim makaronus. Bija stācijā atvērta. Re, kur pirmais Černobiļa iemītnieks. Redzēja, kāda jau šņoris, jau krāsaits jau palikusi. Tas nav tā šņoris labāk. Sandis no Černobiļas. Kā ir riņķis šitā te? Nu ko, šitas būs pēdējais ziemīgais pārgājiens, jo nākošu nedēļu mums iestāsies pirmkārtam jau astronomiskais pavasaris laikam. Un vienkārši +5 pa dienu, tā kā šeit vēl ir sniegs un balts nedaudz, un -3, bet tas arī būs viss no ziemas pārgājiena. Dzelzīts un pakreisi. Un tad puņš somu mašīnas atslēgas iekšā. Un ejam pie paša krasta Tas objekts ir smirdīgā ateka. Smirdīgā ateka. Diezgan smirdīgi. Smirdīgā ateka. Tas ir smirdīgā ateka. Jā, reku paties, viņa arī izskatās tad kaut kāda baigā pļura. Kakas ir smalka. Pie Gaujas tilta mums ir. Nu, nav nekas liels, bet drusciņ ledus ir sastājies. Smagā sarunas pārgājiena dalībnieki sāk uzbrukt cūkotājiem mežā. Aiziet sarunas par kurš atstāja glāzītes, kāpēc piedieši to mežu. Var sakot, visi manām uzvilkušies. Vērtiņš šeit taisa. Māziņš tāds, bet tomēr. Slīd botiņas. Sandus. Tīrsa. Vai tīrsa. Arī es eju. Mežinieks. Jau tā, ka viņš pavisam sūdīgs. Bet es labāk izlaišu to risku. Jā. Es točno negribu. Mēs... Neizskatās labi. Jā. Ar somu nē. Es negribu. Nē, nu reku, tur ir koki, tu jau var pār kokiem pāri. Koki varbūt lūstoši. Nu jau, tur jau baļķi. Ojoptoji. Man sāpīgi. Nezinu, vai es varētu aiziet. Es arī nezinu. Bet nu bērniņš pārlec. Pārraut pāri. Nu jā. Ar nujām atspiežās. Padod roku, novelc somu un mieš. Padod vienkārši. Ojoptoji. Labi. Bet viņam ir tie sūdi. Jā. Man pa dziļu tur būs. Man pa dziļu. Man mirkt caur. Bet, ziniet, mēs to uzfilmējām. Sandrim tieši tāpat kā man sanāca pie paša krasta. Bet viņam ir šitās te antibakteriālie zābaki, tā kā viss būs kārtībā. Nu, jau viņš nepats, bet...
Nē. Tu dzirdi? Jā. Tu dzirdi? Iegāzi, tu neliec kāju. O, jopto, viņi to izdarīja. Tā, bet kurš tagad to somu nezina? Nē, viņi atnāks, apmāks apkārt. Mums jau tāpat ir krastjāt. Nu, tā dalībnieki izgāja savu ceļu, nu tādu, jā. Un katram savs ceļš šeit. Mežinieks no tā arī sastāv, ka vajag kādam ielūst iekšā. Tas bija Sandris. Sarunāt un tā. Jā, skaists skats tāds ceļš. Man arī izskatē. Jāliek abatā iekšā. Nē, es ielikšu pats. Ot, priekšā iet konču ēdāji. Viņam izskita konču papīrīts. Mēs papīri paņemam. Es to papīrīti neieliek aiztaisīt tā kabatā. Ieliek parastā, izvelk ārā roku un rekur papīrs arī man izskita ārā. Tā kā liekam kabatās, kur mazāk iespējas, ka viņš izskatīs. Tas ir kaut kādas kabats, kur tu retāk lieto. Paldies! Jā, skaisti. Kārtējas šķērslis, kas jāpievar mežaniekā. Kšans. Joptoj. Nu jā. Te ir tāds. Labāk nevar vēlēties. Nu, nākamais. Tur ir 6 iespējas. Jā. Nekurš 5. Jā. Jūs nepadarties viņus līdzēnu. Neapšurādi. Juhu! Zeltā. Tā jau vispār kaut kāda profesionāla. Neinteresanti skatīties uz jumta. Kur profesionāli. Tā, prātīgi, Reini. Nu, Reņuk. Vienkārši ātri un nedomājot jādara. Jā, viņš domāt un grīļoties un neliec pavisam sāniski. Ātri. Jā, pilni sāniski nevar likt, tāpēc, ka tad mainās svars uzreiz. Gandrīz man ir sirds trieka dabūja sānis. Man vajadzēja atrast... 5 reiz mēģināja, 1 reiz pārgāja. Nu, normāli. Jā, nē, viņš 5 reiz mērīja un 1 reiz nogriez. O, tā tas saucās. Točno. Dzīvojums atkal jātiek kaut kādam sūdam pāri. Opā, tomēr nokrita, bet izdzīvoja, pasties. Šitā ir droša vieta. Viņa droša. Tā bija droša. Viss man ir klapš. Caur slapju kāju. Nu, neko darīt. Nu, ies ar slapjo kāju. Kur izžāvēšu. Pilna bliņa. Ai. Jā. Tā nebija droša vieta. Nē. Labi. Nu, neko, kādam jau jāslapj. Operācijā triķis un pāri atakai. Viņš aizstum somu tā kraks iekrīt iekšā. Tas jā. Pagai, tad es tev tur. Davai. Tur tā vieta ir tās uzriedzīgā. Davai, nemīs. Ideāli. Ka jau tā, tad jau viss labi ir. Nu viss. Tagad jūs redzējāt, jā? Tā tad, visi atkārtot. Bet nav vaigā vēlme. Mēs somas pa priekšē. Jā, somas. Ir vai nu pāršitem vai iet. Ģivaļšik. Viņš ir vaļšik. Nu, beidz bija čuriņa peldēt pāri, ne? Oi, peldēt līdz pāri, ne? Nē, šeit es jūtos pārliek. Jā. O. Es ļauju, čujam viņš. Te. Somu atstāja, nāc pie koka, piecelies, turies pie koka. Somu iztum krastā, viss turies pie koka. Te ciet, var redzēt. Tāds vai nu pirmais, vai pēdējais. Pirmais neielūza. Bet kādam ir jāielūza. Aiziet Reinis. Labs. O, labi. Easy job. Nu, re. Easy peasy, nemaz tik sarežģīt nebija. Paldies, Gints, viņš izdarīja sāpīgāko darbu. Tas bija testētājs Gints. O, kāds skaistums, ne? Piekritīsi? Pēdējais zieminieks, skaists sniegs. Viss ļoti skaisti. Pēdējais zieminieks mums šogad. 22. februārs.
Eva, kad tā vīriešu diena nav 24. 23. Opā, rītdien sveiks mūsu sievietes ar brokastīm. Es jūtu, mēs esam pareizajā dienā. Un mēs esam atpūtas vietiņš. Sanesīs vēl kaut kādu malku, pastaigās kaut ko te apkārt, patrelēs un tad uzspēlēs kārtas un būs visforši. Jāpacērt malkā. Labi, cērtam malku. Tā ir nekāda tuvā. Vakariņu times. Es viņu paņēmu. Man ir Quicksilver. Ādam, guļam. Sērfošanas tas. Vācijā parlamentu vēlēšanās dominēs. Dikta nokrita? Jā. Allo? Čau, mammu! Čau! Ak, Dievs, Anna izslēdz! Izslēdz prožektoru! Čau, mammu! Čau, nākotnes vīrs! Jā, starp citu, šī meitene meklē vīru. Ja kādam vajag sievu neusticīgi, tad ņemat cik viņa ir. Varētu savu īsto es! Buškrafteri pamodušies. Nu, viss. Tūlīt sāksies rīta kafijas. Triperēšanās sāksies. Man arī tā Tūlīt būs kaut kas būs. Tā pa brīvdiena! Bet bija silti gulēt. Visi meklēja vainīgo, kurš te staigāja un psihoja pa nakti, domāja, ka tas esmu Brāl, es. zobus. Bet tas bija tomēr ne es, bet kaimiņš. Atvainojos, ārnei, tu nebija. Jā. Man likās, ka tu esi tur. Pēc tam vienam likās, ka kāds viņam guļamais apirvieks. Un mēs sapratām, ka tas bija Gins un izgāja cauri diviem guļamaisiem. Karīnas un Sandra un nonāca līdz Mītas maijai. Viņi izlīd ārā, smaki iegāja guļamaisā, viņi līd atpakaļ un smirdēja. Vienīgam, kam te bija labi un nekādas problēmas, tas ir Einis. Viņš guļ vispār klus mierīgs, viss bija kārtībā. Klusībā rauj no maisā zobus ārā nelaiši. Rīts, krāmēšanās, brokastīs, skats. Sasildīšu rokas. Vienkārši skaisti, jā. Vienkārši skaisti. Sākšu krāmēties. Izgulējām, viss bija ļoti labi. Jā. Tu teici, ka tev nav sasaluši? Jā. Jā, un Karīnai, nu, man arī ciet zābak, jā. Man arī ciet zābak. Dabūs atskrūvēs vaļā. Viss labi. Piezvani klapētājam. Jā, nu, ugunskuriņš mums tā izdedzis, jā. Reinis krāmējās, Gita krāmējās, visa krāmē. Pa somām, pa mantām, pa savām vietām. Lūk, un tad mēs tad gatavosimies uz attiešanu. Nu, ko atkal visi sagatavojušies, un mēs varam doties saulītē. Raunai būs jābrīd. Jā. Raunis. Jā.
Nu, ko Arnis rādīs klasi kā vienmēr, jā. Ek tur pārlikt pāri. Redzi tur. Ka var vienkārši pāriet pāri. Ek, nu, joman, jā. Jums taču ir bahils kājās, zāba kājās. Viss ir kājās. Ka tā soma ķerā. No Reinītes? Aha. Vai gāti kaut kā viņam te izdevā. Viena ir. Ir, jā. Aha. O! Oi. Jā. Opiņā. Jā. O, klintis. Grīviņi. Grīviņi klintis, jā. O. Jā. Nu, bļa. Bet tev jau arī tur nebija viegli. Nu, pat vēl tam bija pirmā pieredze. Nu. Mums ir tā. Kurš mums dos, kad mēs iesim kost? Kurš mums dos, kad iesim kost? Sandris dos, jo viņam ir ko kost. Sandris dos, jo viņš arī kost. Aiziet. Na. Vilku baš. Kurš mums dos, kad ar Eni iesim kost? Kurš mums dos, un ko mums kost? Ko mums kost? Kad mums kost? Kad gāzt kost? Ko mums kost? Kurš mums dos? Kad mēs ejam kopā, Sandri dos. Pakreis. Jo mums ir kaut ko. Pakreis un tu pirms kalna pa labi. Un aiziet sākās klints. Pikūre. Jo entās reizes filmētas klintis. Entās reizes ietas klintis. Bet katru reizi, kad tu atnāc, tu atkal redzi, ka viss ir skaisti. Jā. Taisīsim selfiju. Divi puši malā, divi Te vārni vai nopēr to knaļīti GoPro. Kāds tilts, jā. Te ir tiešām pa smalko mums. Tāds tieši. Glamūrnie. Šiks tilts. Ēd cepums. Sēž tur. Priekšā rauna. Nešķērsosim. Te, jo nevaram, bet iesim tur un meklēsim, kur to izdarīt. Ja būs tuvu tilts, iesim pār tiltam. Ja būs kaut kur pa vidu, tad vienkārši šķērsosim tur, kur var un viss. Ēdam. Jā, nūjas viņam. Jā. 4x4. Aiziet. Jā, 4x4. Jā. Nu, karoči vēl pēdējie ziemas, tā teikt, tie prieki. Un rītā jau, principā, ziema būs beigusies. Tā kā šis bija pēdējais ziemīgais pārgājiens. Un paldies visiem tiem, kas pieteicās, kas atnāca, kas izbaudīja visus priekus, kas ielūza ūdenī, saslapināja kājas, bikses un nezinu ko tur. Bet redziet, visi iet, visi izdzīvojuši un visi skaisti. Nakts bija silta, tādā ziņā kā labs guļamais un viss kārtībā. Jā, nu viss skaisti, jā. Ejam. Iesim mežā, neiesim mežā, vienalga, kur iesim. Galvenais iesim. Īs brīdis, kad mēs ejam gar pašu gauju, jā, pa pašu krastu. Jā. Kāzu kaut kādas kāzuku lintis. Kāzu? Jā. Kost, mēs ejam kost, un kurš mums dos to skaisto banānu? Mēs domājam, kas ir pa kanibāliem, tur jau Mēs ejam kost.
Nedod Dievs, viņi mūs noķers. Mēs ejam kost. Un kurš mums dos to, ko mums jākož? Nu, karoči. Un tā. Ejam, viss bijām. Kārtējā augšā grava, kas jāpievar. Vēl pagaidām neviens nav nožāvies. Tas ir plusiņš, jā. Ka vēl nav nokritis neviens. Jā. Labi, ka bija kociņa. Es varu domāt, kā es tur dabūju tam nātrim, kas strāņi. Ak, Dievs! Jā. Tur, kur mēs gājām pa tām drausmīgajām nātrim pāri galvām. Ko 2 dienas pagājušas, un mēs esam atpēc Cēsīs, un kāpjam vilcienā, gāžam uz Siguldu, tur ejam paēdam, laimi pilnīgi. Tā kā paldies visiem, kas piedalījās, paldies, ka tu noskatījies, paldies, ka tu ieliki šito te īkšķi, neliec tikai šito īkšķi, jā, šito īkšķi nevajag likt, šito īkšķi var likt. Paldies, tiekamies, ka tiekamies, davai, čau! Es jau gribēju noslēgt Cēsīs, ķipā, nu mums viss pasākums beidzās, bet mēs nonācām glamurnā vilcienā. Paskat, kāds glamurnīs vilciens. Šitie glamurnie džeki bija gabali. Oh, yeah. Šis ārzemnieks. Ārzemnieks, jā, šārzemnieks. Viņš nerunā, bet nu labi. Tu nevajag arī, tur datormeiteni kaut kāds, sēž tur, Karīna, tas ir, viņa jau vairs nav meiteni, viņai jau 2 bērni, tā kā tas normāli. Un garš vilciens, tur tāds glamurnīs, kas iet no Tallinas uz Viļņu, un mēs tikām pat pie kafijas. Un mums ir galdiņš, un mums ir kafija, un nu, taču vienkārši kā cilvēki. Es piedāvāju Vivī āmen, jā, krusts Vivī, nevajag Vivī, davai šitos tikai. Vivī tomēr nav tik sūdīgs galu galā. Šitie vilcienā nav viena tablo, kur rāda, cik mēs atbraucam, kura stacija, kur mums jābūt. Šeit ir vienkārši tikai Tallinā, Viļņā un visu, bet te ir tolets. Un var nomazgāties, jā, un nomazgāties var. Te esot džeks no Cēsim līdz Valmierai, tad posmā rītīgi nomazgājas normāli. Tā kā, ja kādam vajadzēs, jā, kāpiet iekšā vilcienā, līdz Rīgai būsiet tīri. Uz šīs nodīs!